Čau, klausītāji! Tu klausies podkāstu Konte Glow Up, kur es, Elzbieta Rebizova, kopā ar saviem draugiem vai nepazīstamiem jauniešiem runāšu par naudu, finanšu kļūdām un visu, kas nāk komplektā, mācoties attīstīt mūsu finanšu pratību. Šodien es uzaicināju savu burvīgu draudzini Izoldi Gūtmani. Čau! Izolde, ko tu gribi, lai klausītājs zina par tevi? Man ir 23 gadi. Man patīk skriet, man ir suns un es strādāju pedagoģijā. Es tevi uzaicināju, jo gribēju parunāt par ļoti sensitīvu tēmu, bet, manuprāt, ļoti svarīgu – naudu un bērnību. Kā tad mūsu attieksme ar naudu no ģimenes pārnāk mūsu pieaugušajā dzīvē. Un tad pirmais jautājums, vai tavā ģimenē runāja par naudu? Teiksim tā, tas, ko es atceros, ir, teiksim tā, par to, cik tiek tērēts, kā mēs tērēsim, kaut kāda budžeta plānošana, nē. Piemēram, tas, ko tagad iesaka, visas tur finanses ir jāsaliek, tur uz leduskapī jāsaraksta, cik ir iztērēts, cik ir ienācis. Nē, to es nekad nezināju, cik man vecāki pelna un cik iztērē. Vienīgais, par ko mēs runājam, ir, ka naudas nav. Un, tas bija viss, ko es dzirdēju. Ka naudas nav? Jā. Un tad tā kā, ka mēs nevaram to atļauties, jo pārsvarā viss aizgāja kredītā. Mājas kredītā, un tad cik es tā nojautu, ka viss, kāpēc man vecāki strādā, kāpēc man vecāki paliek kopā, ir tikai un tāpēc, lai nosaktu kredītu. Un tu to dzirdēji jau kopš agrās bērnības? Mēs pārvācāmies 7 gadu vecumā. Jā. Tad visus skolas gadus 12, to es vien dzirdēju. Jā. Protams, arī tas joprojām valks līdzi, pēc kredītas nav vēl nomaksāts. Tāpēc, jā. Manas visas emocijas, viss, kas man saistās ar naudu, ir kredīts. Un, ja man kāds pasaka kredīts, tad tie ir milzīgi procenti, tas ir tā kā cietums, un es par to negribu domāt. Un ja man kāds pasaka, es vēl varbūt ņemam kredītu tur dzīvokļu ņemšanai vai māju varētu nopirkt kaut kas, jebkas kredītā, nekad dzīvē. Lai gan man tagad ir studija kredīts, un man ir tāds, mans Dievs, viss ir paralizēta. Bet tas nozīmē savu veidu naudas trauma, ja tev ar to kredītu? Es tā teiktu, jā. Bet, teiksim tā, vecāki jau mani par to nerunāja. Es vienkārši, es dzirdēju no viņu sarunām, un lielāko daļu strīdus bija par to. Un, jā, varbūt es tā kā man neļāvu kaut ko paprasīt, es gribu to, jo es tā kā sapratu, ka tas man jebkurā gadījumā nebūs. Tas, ka mani pieņemsim tur veda visu kaut kur un pirka, ar to nebija problēmas, bet man šķiet, es neprasīju tā, ka, es gribu to, un tad nopērciet man to, un es tur raudu veikalā. Es vienkārši saprotu, ka tas nebūs. Teiksim tā, kur man naudu ieguldīja vecāki, bija izglītībā. Tas, tur lielākā daļa naudas aizgāja. Bet saprotu, tas ir tikai no manas perspektīvas. Ja, piemēram, tu parunātu ar manu mammu, viņa gan tā nedomātu un neteiktu, ka jā. Bet, jā. Bet man šķiet, tu pieskaries kaut kam tādam, kas Latvijā ir diezgan izteiksmīgi, jo man šķiet tas sabiedrības slānis arī dzīvo pārsvarā tajā līmenī, jo es arī nāku no tās ģimenes, kur par naudu nerunāju. Un es neatceros, ka man kādreiz teiktu, ka nē, šito nē, jo mums nav naudas. Mamma nekad neteica, mums nav naudas, bet es tāpat kā tu minēji, es jūtu to vainas sajūtu, ja es kaut ko gribēju, un tad es vienkārši neprasīju. Un es nezinu, no kurienes tas nāk, bet es vienmēr zināju, ka mums nav tik daudz naudas. It kā man nekad tā nav atteikuši vecāki, bet es tāpat zināju, ka, saldējums maksā naudu. Interesanti, no kurienes tas tomēr nāk. Es domāju, ka tas nāk arī viņiem no viņu vecākiem. Es tā pieņemu. Jo visi tie 80. 90. gadi, kad bija tā atmoda, un kad mēs pārgājām uz to eiro, un tad bija milzīgā krīze, es domāju, ka viņiem ir milzīga trauma. Bet kuru frāzi par naudu tu dzirdēji visbiežāk savā bērnībā, izņemot to kredītu? Gan jau to, ka naudas nav. Baigi par iekrājumiem kaut ko, nē. Kā var uzkrāt, ja nav naudas?
Bet, kaut kā man ir, tad, kad tagad es pati pelnu, tad tas, kas man galvā skan, ir, netērē par daudz, atliec, vai tu vari paēst, vai tu vari visu nomaksāt. Jā. Man izskrēja tā frāze, tagad ārā no galvas. Bet, lielākoties tas, ko es dzirdēju bērnībā, ir, nav naudas un jāmaksā kredīts ir. Un varbūt kaut ko atliekam. Bet tādā ziņā, ka nevis atliekam kā krājkontā, bet šo mēs atliekam, šo mēs neizdaram. Tagad mēs izdarīsim vēlāk. Bet, pieņemsim, es nezinu, mēģinu atcerēties, ko domāju bērnībā, bet vai tev bija tā, ka, tu saproti, kādā situācijā jūs esat, vai tev nebija tā, ka tu salīdzināji savu ģimeni ar apkārtējiem? Jā, protams. Sākot ar to, ka pieņemsim no telefoniem, kad daudziem jau pirmajās klasēs bija, vai podziņa telefons, bet tāds, ne jau tāds, kurš kādreiz tāds krūtais telefons, kur bija Bluetooth un tā, man tāds nebija. Un tad jau, kad skārienu tikai telefoni parādījās, man arī nebija. Es pārtieku no tēta vecajiem telefoniem. Tas, protams, bija tā, ka es daudz ko nezināju, ko viņi zināja, kaut kādas dziesmas tur un tā. Tas tā sāpēja. Protams, arī visas tās lēles un arī apģērbi. Man nebija nekāda dizainera tur drēbes un tā. Mēs arī iepirkāmies Humpalās. Un tas baigi iesita. Bet, tagad paskatoties uz to vienkārši stulbums liekas. Bet tajā brīdī tas tā, sāpēs par to vispār nerunāju. Es arī neaicināju pie sevis ciemos, tāpēc, ka, iespējams, māja tur nebija tā izremontēta. Mēs nevarējām atļauties tādas tur dāvanas, tādas tur aktivitātes. Vienkārši es neaicināju pie sevis, es gāju pie citiem, bet, dažreiz arī nesnāciet pie citiem, tāpēc, ka es jau neaicinu pie sevis. Jā. Tas īstenībā ļoti rezonē ar mani, jo man identiski es arī nesvinēju dzimšanas dienu, jo es zināju, ka es neaicināšu nevienu pie sevis. Tā kā viss bija nodrošināts, bet tāpat kaut kā redzot TV visas tās super foršās istabas, kas ir iCarly un visiem šitiem, tad es domāju, un tad man tā kā galīgi tā neizskatījās. Bet, tas bija tāda nedaudz kauna sajūta, bet tajā pašā laikā man nebija arī tā, es nevainoju arī vecākus pie šī, jo man kaut kā nelikās, ka tā ir milzīga problēma. Jā, es dzīvoju tajā, bet kaut kā tā arī bija mana realitāte. Es nezināju, tā baigi ar ko salīdzināt. Tā tikai TV reklāmās. Tas, ko es redzēju televizorā, protams, es to gribēju, jā. Bet tad es arī saprotu, tā jau ir Amerika, mums tā nav. Jo es pārsvarā skatījos tikai kaut kādu Hannu Montanu tur. Bet, ja piemēram, paskatījos kaut kādiem saviem klases biedriem, kuriem bija labāk, es neredzu, tagad no pieaugušā skatu punkta es neredzēju to, kas man ir un viņiem nav. Piemēram, viņiem nebija viena vecāka, vai arī tur viņiem ģimenē bija, es tā nevaru teikt, piemēram, ar alkoholismu problēmas vai kaut kas tāds. Es jau to neredzēju, tāpēc, ka es skatījos uz to, ka, man šis nav, bet tev šis ir. Es neredzēju vienkārši otrādi. Bet, jā. Es domāju, ka tas, ka ģimenē nebija tur, baigi daudz naudas, tas ir atstājis iespaidu uz mani. Un ir tīpaši tagadējiem lēmumiem. Vai es to izjūtu bērnībā? Es to vienkārši dzirdēju, bet es teikšu godīgi, es vispār nesapratu, kas tā nauda ir, no kurienes viņa nāk, kā tā kā var pelnīt. To es vispār nesapratu. Es vienkārši zināju, ka tā kā par darbu maksā, bet ko nozīmē, ka, man tur ir 1000 vai 2000 vai tur 3000 kāds saņem, man nav ne mazākās. Tajā laikā es vispār nesapratu. Vai es tagad saprotu? Man šķiet, ka joprojām nē. Bet, kaut kā tā, jā. Bet tu arī pieminēji par to pievienoto vērtību, kas tev bija un kas nebija citiem. Tagad atskatoties uz to bērnību, kāda bija tā pievienotā vērtība tiem apstākļiem, no kurienes tu nāci? Pirmkārt, mums bija māja. Mēs nebijām, tā kā, 2 stabu vai pat 1 stabas dzīvoklī saspiest 3 cilvēki. Man bija sava istaba, kurā es varēju būt, un tā bija, līdzīgi tā, kā es viņu biju iedomājusies. Man bija rozā siena, kā es gribēju, man bija tur, es pat nezināju to, tikai vēlāk uzzināju, ka man bija speciāli izgatavots rakstāmgalds ar rozā atvilknēm, jo man bija tāds, jā, šo taču vienkārši nopirka man, vai ne? Bet nē, tas speciāli man pasūtīts.
tādas kaut kādas lietas. Nu, darīt, piemēram, mamma man printēja ārā visādas bildes, ko es tur Tumblrā vai Pinterestā tur atradu, un tad man bija tā kā, es tur biju saskatījusies, ka meitenēm ir aplīmēts viss, man bija tieši tā, tur es zīmēju, krāsoju savas sienas, man tur visādas face sazīmētas, viss kaut kas tāds. Un tas jau man bija, un tas ir forši. Man arī bija pagalms, kur izskrēdīties. Bet, bet bija citas lietas, kas nāca ar to māju. Un ar to kredītu un to maksāšanu. Man ir jāreflektē par savu pieredzi. Es nāku no ģimenes, kur tikai viens no vecākiem strādāja, un mēs bijām 4 bērni toreiz. Es kaut kā nejūtu, ka mēs būtu apdalīti, jo mēs tik ļoti dzīvojam savā pasaulē. Man mīļākā diena gadā bija tad, kad māsa sadeva man savas vecās drēbes. Es nezinu, man likās tāds excitement pilnīgais, tāds shoppingā aiziet. Un tad mēs varējām dalīties starpā ar mantām, un es par to vērtību sapratu tikai arī kaut kur vidusskolā, kad es sapratu, ka es atšķiros nedaudz no citiem cilvēkiem tieši savā attieksmē pret darbu, pret naudu un pret arī apkārtējiem. Jo, mēs pieradām dalīties savā starpā. Un man tā kā nepadomāt par to otru cilvēku bija tāds, kā tu tā vari. Bet īstenībā, tie, kas nāk no ģimenēm, kur ir viens bērns vai kaut kāda lielāka ienākuma, tad viņi pat neaizdomājas par tām lietām, par kurām es jau domāju agrā bērnībā. Es nāku no tās ģimenes, kur esmu viens bērns, un šis ir mans, un tu neaiztiec to. Jā, tā ir tas, kas bija mans, tas arī bija mans. Un vēl, man arī iemācīja ļoti cienīt to darbu, jo, mamma kādu brīdi strādāja par trauku mazgāšanas cilvēku, trauku mazgātā skolā, un es toreiz vispār to neuztveru, ka kaut kāds man tieši bija prikols aiziet uz skolu pēc stundām, tur vienai paskraidīt. Tas tiešām bija ļoti forši. Es sapratu, ka es tiešām cienu visus darbus, kas eksistē. Tā kā tiešām apkopēja cirkā arī tas ir darbs, ja tas ir eksistē, tad tas ir cienīts darbs. Un tas man šķiet ir pievienotā vērtība tiem apstākļiem, no kurienes es nāku. Interesanti. Man tas nāca tikai tad, kad es pati strādāju uzkopšanā. Tad man bija tāds, wow, jā. Jo man mamma visu laiku strādājas izglītībā. Tur izglītības pārvaldē, domē, tā. Tāpēc es patiesībā nekad nezināju, ko nozīmē, ja jums strādāt skolā vai būt, labi, es tagad pateikšu, tā kā zemākā darbā, vismaz pēc sociālajām kaut kādām normām. Un tētis arī bija augstos amatos, protams, nāca krīze, un tad viņš kļuva par taksometru vadītāju. Un tad man bija tāds, ak, Dievs, šis ir tā kā... Man šķiet, ka tajā brīdī, kad tētis kļuva par taksometru vadītāju, man bija tāds nekad dzīvē, bet, tas ir tā kā zema līmeņa darbs, un tur ir milzīgs darbs jāiegulda, lai, kaut vai centu nopelnītu. Un tajā brīdī, kad viņam sabruka veselība, mums, attiecības ģimenē vienkārši bija, drausmīgas, tad man bija tāds, neizolēt, tiešām iegulties izglītībā, lai tev ir labs darbs, lai, tu nedari šo. Bet tu pati to izlēmi, vai tev vecāki teica? Man vecāki neko tādu neteica. Viņi vienkārši ļoti daudz līdzekļus un laiku ieguldīja manā izglītībā, un tas vienkārši man bija tāds, pirmkārt, laikam, man nāca prātā tas, ka nepievilt viņus, jo es saprotu, ka tie ir milzīgi resursi, kas ir mani ieguldīti. Un otrs, es negribēju naktīs negulēt, es negribēju tādas attiecības ģimenē, es negribēju visu laiku tikai domāt par rēķiniem un kaut kādu naudu, kā es teicu, ar mani par to nerunāju, bet, es sapratu, ka, kaut kas nav tur kārtībā jā. Jā, tas ir interesanti, ka tu pati pieņēmi to lēmumu, jo man mamma visu laiku tā kā katram no jums ir jābūt augstākā izglītībai, lai jūs nestrādātu darbā, kurā es strādāju. Un tad visu bērnību viena un tā pati frāze par šo. Un tad tas bija, man nebija tā, ka tā kā, es nekad nestrādāšu par trauku mazgātāju, bet man kaut kā
vienkārši bija tā tieksme un tas atbalsts no vecākiem, ka tā kā es to varu, un tiešām, ja pat tie resursi bija ne tik daudz, bet tāpat, kā tu saki, tas ieguldījums bija milzīgs. Un to es arī novērtēju. Tad uz šīs pozitīvās notis mēs sāksim mano provokatīvo rubriku par finanšu gaumi nestrīdas. Kas tagad notiks? Es tev saukšu teikumus, ka viņš izskatās uz 10, bet tur ir kaut kāds āķis. Un tev ir jānovērtē no 1 līdz 10 to potenciālo vīrieti. Viņš izskatās uz 10, bet viņam ir parādi. Te ir jāsaprot, cik liela parāda. Ja tas ir, pieņemsim, tur 10,000 studiju kredīts, to jau var nomaksāt. Bet tur arī jāskatās viņu paradumiem, vai viņš dzer, vai viņš nedzer. Nu, labi. 6. Mēs nestrīdēsimies. Viņš izskatās uz 10, bet zina tavu konta atlikumu labāk nekā savējo. Nu redz, pirmais man bija tāds 2 nekādā gadījumā. Bet tajā pašā laikā, ja viņš tā kā kontrolē visas finanses, un es viņam uzticos, un tad viņam ir tāds, es varbūt šo nepirkt, nu tad varbūt tas ir labi. Tad atkal tur parādās kontroli. Labi, liksim 2. Man nepatīk šis. Jā, jo te ir tā kā nekā savējo. Viņš zina tavu. Nu jā. Labi, turpināsim. Viņš izskatās uz 10, bet domā, kā loterija ir ieguldījuma instruments. Ja tas ir vienkārši prikola pēc, tad ok, bet ja tā kā viņš tiešām to dara un tiešām tam tic, tad nekādā gadījumā 1. Ok. Un 1 ir slikti. Jā. Jā. Viņš izskatās uz 10, bet viņam ir principiāli, lai viņš pelnītu vairāk nekā tu. Pēc to es esmu domājusi. Jo, zini kā, man šķiet, ka es arī gribēšu pelnīt vairāk, jo man patīk. Nu, es nezinu, kā to sasniegt, bet man patikt. Lai ir, tas būs 8. 8? Mēs nestrīdēsimies. Kā jau es par to domāju tā, ka, es arī gribu pelnīt vairāk, un tas man radīs sacensību garu, ka es arī gribu tikt paaugstināt un tā, un tad mēs visu laiku tā vairāk. Mums būs daudz naudas. Bet, varbūt tas tā kā būs arī slikti kādā brīdī, bet, līdz tam jānonāk. Bet nē, man šķiet, ka man netraucētu, ka viņš tā kā, viņam jāpelna vairāk. Viņam ir jāpelna vairāk. Labi. Jāpelna labi. Un pēdējais. Viņš izskatās uz 10, bet domā, ka nodokļi ir izvēles jautājums. Nē, 0. Jā, ēnu ekonomika eksistē, un mēs to neatbalstam. Šito gan mēs strīdēsimies par šo. Jā, labi, paldies tev par rubriku. Manuprāt, ļoti svarīgi arī padomāt par saviem finanšu paradumiem, jo tas var potenciāli nobiedēt tos partnerus, kuri mums varētu patikt. Jā. Teiksim tā, vīrieši, ar kuriem es esmu satikusies, uzskata, ka vīrietim ir jāpelna, viņš ir nodrošinātājs, un tas nekas, ja sievietei nav naudas. Ok. Man patīk, ja man ir nauda, es paļaujos uz sevi, un, es uzskatu, ka man ir jāpelna tik daudz, lai es varu nodrošināt tādu dzīvesveidu, kādu es gribu. Ja, piemēram, es gribu ceļot, tad man attiecīgi ir jāpelna. Vai arī, vismaz ir jāiekrāj tā, lai es varu jebkurā brīdī, teiksim tā, aizbraukt ceļojumā. Vienmēr nomaksāt īri, un saka, ka laikam tur cik 3 mēneši vajadzētu vai 6 mēneši dzīvot. Tā kā jābūt tādiem iekrājumiem, ka tur līdz 6 mēnešiem var izdzīvot. Jā, cerēsim. Labi. Tad atgriezīsimies pie mūsu sarunas tēmas. Kā tev liekas, vai bērnībā dzirdētais par naudu un piedzīvotais ietekmē attiecības ar naudu tagad? Jā. Man šķiet, ka diezgan ļoti. Jo pieņemsim, šobrīd, es teikšu tā, ka es nemāku krāt. Man ir, kā jau arī sākumā teicu, man ir bail no kredītiem. Ja ir kredīts, es vienkārši nevaru pālpot. Man ir tāds, ak, Dievs, es būšu tūlīt bez naudas. Man nav izpratnes, man šķiet arī, bet varbūt tā ir tā kā kaut man vajag, es nezinu. Bet es īsti nesaprotu to, cik var tērēt, cik nevar tērēt, ko nozīmē tā kā alga un kā to var sadalīt, jo vispār ko tā kā
es domāju, ir nomaksā sākumā rēķinus, un tad, skaties, cik paliek pāri, bet es tāpat neesmu sapratu, cik man tur paliek pāri nekad. Jo tā nauda dažkārt pēkšņi uzrodas, man šķiet. Man ir tāds, man vēl ir. Un ja man nevajag, tad arī tā kaut kā uzrodas, bet nav ne mazākās nojausmas par to. Tagad izklausos vienkārši, tā kā es nezinātu neko par naudu, bet labi, tā jau ir gan jau. Bet, bērnībā, nauda ir vērtība, tas ir viennozīmīgi, tas ir viens no tiem, kas tā kā ir palicis atmiņā, ka nauda nopelna, nevis tā kaut kur maģiski uzrodas. Un tajā brīdī, kad pieņemsim, tur saka, es negribu tā kā teikt, ka šis ir slikti, bet, tā kā visi influenceri, ja, tas jau arī ir darbs, bet, nezinu, kaut kādi side hustle un viss kaut kas tāds, man ir tāds, man nešķiet, ka tā ir īstā nauda. Nauda ir vērtība un tā vērtība ir darbs. Ja tur pelna miljonus, tad man ir automātiski tas priekšstats, ka tā ir milzīgs darbs. Vai arī, ja nedara to pašu darbu, tad ir kaut kas cits zaudēts. Vai tā nav, tā ir, piemēram, neeksistējoša ģimenes dzīve, tev nav draugu, vai kaut kas nav, ja, jā. Tas ir īstenībā ļoti interesanta perspektīva. Es nekad tā neesmu domājusi. Ja daudz nav, tad daudz draugu un viss ir labi. Ja? Nē, man vienkārši manā galvā tas stereotips par miljonāriem, ka viņi zina kaut ko nezinu es, un viņi māk darīt kaut ko nemāku es, un viņi arī uzdrīkstās vairāk nekā es. Tas jā, bet es kaut kad, labi, tagad, laikam mēs novirzamies bišķi no tēmas, bet es kaut kad pilnībā netīšām uzgāju Instagramā uz kaut kādas sievietes, kur ir tiešām apprecējusi kaut kādu miljonāru, viņa tā kā promoto to baigo dzīvesveidu un tā un šitā. Un man bija tāds, bet vai es gribētu tādu dzīvi? Es nezinu. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka, es neesmu gatava tā kā šādai dzīvei, tad tas, manā galvā automātiski nozīmē, tad es, varu operēt un dzīvot ar mazāku naudu. Man nevajag tādu, jo es negribu tādu, dzīves līmeni iespējams tā kā viņiem. A tev bērnībā bija kaut kāda nauda? Jā, nekāda lielā nebija. Un, labi, es atzīšos, es zagu no tēta naudu. Jo viņam vienmēr bija, skaidra nauda. Un man bija limits, laikam, 2 lati uz nedēļu man bija 2 lati. Un tad tā kā sadalīt tā, man bija tāds nē, un tad es gribēju, piemēram, draudzinām, jo es gaidīju tur dejošanu vai treniņu, un tad, un tad es ņēmu, lai es varu kaut ko vēl nopirkt. Jā. Tā, jā, man bija, bet ne, es krāju, tur neko nevarēju iekrāt. Bet, jā. Es zinu, ka daudziem bija lielāks kabatas naudas, un tad viņi varēja kaut ko iekrāt, un tad arī, un vēl kas, man liekas, ļoti dīvaini ir, daudziem maksāja par to, ka viņi mācās, maksāja par sekmēm, maksāja par to, ka viņi nomazgā traukus, iztīra istabu. Man tas bija, vecāki man pateica, nē, tie tavu pienākumu. Un viss, tas ir pienākums labi mācīties. Tas, ka tev ir laba galva, labi tev, un viss, mēs jau par to nemaksāsim, ka tu labi mācies. Tas ir tā kā tavs darbs. Tā, bet citi zinu, ka baigi kaut ko nopelnīt tur uz kaut kādām zelta liecībām un vēl sazinu, ko. Nē. Bet man vēl bija vēl lielāks hardkors, ka man teica vienkārši, un tas man īstenībā ļoti motivē, ka es vienreiz pateicu, ka man ir slikta atzīme, tā kā, ko tu darīsi tagad mammai? Un viņa pateica, tā kā tev tas ir vajadzīgs. Tev paliks 18, mēs par tevi nemaksāsim, mēs tevi nenodrošināsim, gribi būt bomžas, esi bomžas, tā kā, un man tas vienkārši kā augsts ūdens uz galvas, ka, jā, mani vecāki nav miljonāri, viņi baigi tā kā neplāno mani nodrošināt līdz vecumdienām, un jā, Elizabete, pamosties, tā kā vienīgā tava izēja no šīs pozīcijas, no tā līmeņa, teiksim tā, ir tikai izglītība. Man nav nekāda sakari, man nav, vecākiem nav uzņēmums, kur es varētu strādāt. Vienīgā izēja ir izglītība. Un tad es kļuvu tiešām klases topā. Tas gan interesanti. Jā, un par to es īstenībā esmu ļoti pateicīga par to frāzi. Bet jā, es biju kaut kādā 4. klasē, 5. Un tad kopš tās dienas viss manā dzīvē mainījās. Nē, es tik ilgi nedomāju par naudu. Bet tas, ko, kamēr tu stāstīji savu stāstu, es atcerējos par tiem 18 gadiem. Un es pat nezinu,
kurā brīdī man tas tā kā ieslēdzās, ka pēc 18 viss es izvācos un es pati uzturu sevi. Un tā, man šķiet, ka tas laiks no 18 līdz tiem maniem tagad 23 ir tāds baigi hardcore laiks ar to naudu un to menedžēšanu un ko tas nozīmē un tas stress par to un tā. Bet līdz tam, jā, kā jau es teicu, kredīts, naudas nav un vienkārši mēs nevaram nopirkt kaut kādas lietas. Un tas ir viss. Bet man šķiet, ka tajā vidusskolā gan jau ieslēdzās tas, ka Izolde 18 nāk un viss, tu esi pati par sevi. Lai gan, protams, vecāki teica, nē, mēs jau atbalstīsim un tā, un es jau gribēju viņiem paprasīt, no kā? Jūs man pateiksiet Izolde malacis un paturēsiet roku, jūs man nevarēsiet nomaksāt ne īri, neko, jā. Bet, jā. Kaut kā jau es ticu, ka viņi kaut kā to naudu būtu dabūjuši, bet man nebūtu nemazākās no kurienes. Jā, man bija līdzīga sajūta, kad par universitāti, ka tur arī bija skaidrs, mēs nemaksāsim par tavu universitāti, jo nav no kā, un tas man bija tāds atkal reality check, tā kā, tur vecāki samaksā 10 000, lai bērns mācās, un tāds, un tas bija tas moments, kad tas tā kā, žēl, ka es esmu tādā pozīcijā, bet, atkal mēs mācamies, mēs paņemam visu to labāko no mūsu pieredzes. Nē, Elza, bet sākumā mēs visi raudam un nožēlojam, ka mēs esam šādā ģimenē un pēc tam kaut kas notiek. Pēc tam mēs gan jau atrodam darbu. Jā. Tās mācības nāk tikai pēc tam. Tajā brīdī liekas, ka, ak, Dievs, kāpēc esam apdalīts. Jā, bet runājot par to pirmo naudu, es gatavoties šim podkāstam, atcerējos, kad man iedeva pirmo, man šķiet, tie bija 2 lati. Mans patēvs, viņš, man bija jārauj zobs, pirmais mans dzīvē zobs, un es ļoti baidījos, un man bija nereāli bail, un tad viņš teica, tā kā mēs tev norausim, un tad es tev samaksāšu 2 latus, un man tas likās, big deal, jo 2 lati toreiz, kad man bija, kaut kādi 5, 6 gadi, kaut kas tāds, un tā ir mana pirmā nauda manā dzīvē. Viss tur nebija jautājumu uzreiz, un es sapratu, ka cik viegli es pārdodu tā kā savu ķermeni apmēram. Bet, un es atceros, ka es tajā pašā dienā to iztērēju uz kožļini. Un es nožēloju tajā pašā dienā, tajā pašā minūtē, kad es samaksāju, jo tie bija 2 lati, es varēju kaut ko vairāk nopirkt, bet es nopirku vienu to dārgo kožļini. Un tad es ilgu laiku domāju, ka nē, vajadzēja nopirkt kaut kādas konfektītes, un tad tev būtu vairāk. Un es tad piedāvāju, kad man nākamo reizi, tad tu samaksās, un tad teicu, nē, tā bija tikai pirmā vienīgā reize, kad man zobu feja atnāca. Bet tas bija jau neaizmirstams moments. Un tad man nebija kabat naudas vispār. Man arī teica, ka, ja tev vajag ēdienu skolu, mēs tev nopirksim, mēs tev dosim līdzi, bet man nebija vispār nekādas naudas. Un tad man tāda pirmā regulārā nauda parādījās tikai vidusskolā. Tā bija stipendija, un tie bija kaut kādi 80 eiro mēnesī. No skolas? Jā, tas bija tehnikums, bet vidusskolā, jā. Un, tā bija mana pirmā nauda, un es tiešām, godīgi sakot, apmulsu. Es atceros, ka man aizdevu uz to banku, es vispār neko nesapratu, es tikai māju ar galvu, jā. Labi, ka viņi tā kā pasvītro, šis ir tavs lietotāja vārds, kur ir jāatcerās, jo toreiz es tiešām gandrīz jau izmetu to lapiņu, un es tiešām nesapratu vispār, kas notiek. Man tagad būs nauda katru mēnesi kontā, man ir bankas karte. Man bija 14 gadi, ja es diezgan agri aizgāju uz skolu. Un, es atceros, mana mamma teica, ka Elizabete, nomierinies un vienkārši krāja to naudu. Jo tagad mēs līdz 18 gadiem visu tev nodrošinam. Ēdiens, visu kaut ko. Vienkārši pamēģini sakrāt lielu summu, un tad tu redzēsi, ko tu vari darīt ar to naudu. Un tāds, jā, bet tā kā nē. Un es atceros, es nedaudz tērēju, bet tāpat es krāju, un
tas bija tas pirmais brīdis manā dzīvē, kad man mamma deva kabatnaudu ar domu, lai es netērēju savu stipendiju. Un es, godīgi sakot, es jūtos ļoti nērti. Es jūtos ārkārtīgi privileģēta attiecībā pret manām māsām, kurām nedeva naudu. Un jā, es vienkārši sapratu tagad, ka viņa man to deva, lai es tā kā kontrolēju sevi ar to savu stipendiju. Un man tas tiešām izdevās. Es visu gadu krāju, un es nopirku kameru. Un tad es to kameru tā kā tiešām izmantoju līdz pat šai dienai. Viņa gandrīz neelpo, bet tāpat. Es jau sen atmaksāju to kameru, bet jā, tas bija tas ļoti labs moments, kad es iztērēju tur 700 eiro uz vienu pirkumu, un es vispār nejūtos nevainīga. Man tas likās tik ļoti pašsaprotami, tāda liela investīcija sevī. Bet kā ar tevi, kad tev parādījās tie regulārie ienākumi? Universitātē. Jo, vidusskolā, jā, man bija kabatas nauda, bet tas bija, lai es aizbraucu uz Rīgu. Bet vai man bija vispār? Kaut kas man bija, jā, bet es atceros, ka Rīgā, kad sāku mācīties, mums bija apmaksātās pusdienas, un tad cik vajadzēja mēnešu biļetē, cik tur kaut 50 eiro laikam bija. Un viss. Jā, un vajadzēja paēst. Kaut kas tur bija, bet tā, ka man kaut kāda alga. Vispār! Pareizi, tad jau es sāku pelnīt. Ko pelnīt? Piepelnīties. Es tiesāju basketbola spēles. Tā bija mana nauda. Cik tev bija gadi un cik tu pelnīji? Šķiet, ka tas sākās pamatskolā. Jā, mēs kaut kāds pirmos kursus, tur kaut kāds licences ieguvām. Kaut kas 14, 15 gados. Vienkārši spaidījām podziņas, un tad 10 eiro par spēli, 20 eiro. Un tā, jā. Ko tas nozīmē spaidīt podziņas? Tad, kad ir basketbola spēle, un tu redz rezultātu, vai arī, pieņemsim, tur ir signāls, sākas laiks, apstājas laiks pēc katras spēles, tad tu rādi, vai maiņa, vai kā, un to dara visu 1 vai 2 cilvēki. Un tur liek rezultātu uz tā lielā ekrāna, vai ne, un to es darīju. Jā, un tad arī visi, lai pieņemsim, ja seko līdzi spēlē, un tad bija augstākām līgām spēles, lai sakot līdzi arī pieņemsim cilvēki, kas skatās internetā, vai ne, tad viņiem arī tur bija, kurš iedeva piespēli, kurš iemeta, no kura, visu šo mēs dokumentējam, un par to maksā naudu. Bet atkal man šeit pavērās atkal tā lāde, ka to tev pateica treneri, nevis vecāki. Nē, man šeit vecāki pat es zinu, ka man tētis agrāk to darīja. Viņš pats to darīja. Bet tā, ka viņš teica, Izolda, ej tiesāt spēles, parasti to puiši dar. Skraid tur pa laukumu. Meitenes vairāk pie tā galdiņa sēž. Tās podziņas tur spaida. Tad arī, bet jā, man šķiet, ka treneri to mums pateica, bet to nedarīja visas meitenes. Tā kā es izvēlējos tā kā nebraukt vairāk uz spēlēm, bet sēdēt pie galdiņa, tad es aizgāju to ceļu. Jo man arī pašai nepatīk baigt to basketbolu spēlēt, tāpēc man patīk vairāk skatīties. Tad vienkārši bija forši, ka tur to var nopelnīt. Un tā es arī iepazinos ar kaut kādiem daudziem puišiem. Es iepazinos ar daudziem cilvēkiem. Man tas vienkārši vairāk patika. Un ja var par to nopelnīt, tad ir forši. Protams, nebija patīkami, ja tur uzbļauj kāds virsū vai es tur nezinu kaut kāds noteikums vai kā, bet bija vienmēr kāds lielais cilvēks, vai pieņemsim lielā meitene, un kas tā kā zināja vairāk par mani, un tad jau tā vienkārši procesā visu iemācījās. Bet jā, pareizi, tā bija man pirmā nauda. Jā, tā aizmirst vispār par to. Tā ir, bet es atceros sevi, ka pamatskolā, un man vasarā klases biedri sāka jau kaut kur strādāt, viens kaut kādā celtniecībā un tā tālāk, un viņš teica, jā, 300 eiro pa vasaru nopelnim, un man likās, wow, un es pat atzīšos, man pat bija skaudība no tā, ka viņiem ir resursi, kur var strādāt. Jo mani vecāki, man šeit tas parādās arī, parādās tajā situācijā, kad vecākiem ir slikti ar finansēm, tad viņi arī nevar to baigi iemācīt tiem bērniem. Un tad man vienkārši, es atceros to sajūtu, ka kā es arī gribētu vienkārši strādāt. Un es jautāju savai mammai, kur es varētu pastrādāt, kad man bija 13, 12 gadi. Nē, viņai nav sakari, kur tie bērni varētu strādāt, un tad pārējiem tur ofisā kaut kāds, tāds maziņš darbiņš.
Un tad, man bija tā skaudība nevis par to naudu, bet par to darbu, ka ir pieeja darbam, un ka var nopelnīt. Jā, es arī šo atceros, jo man draudzene strādāja Rīmī, tur, es pat nezinu, ko dara tā kā Rīmī, tur krāmē produktus, tur stūmu ratiņus un tā, un jo viņai Oma tur strādāja. Un tam bija tāds, ka Dievs, tev ir tāda nauda, un tu strādā, tu esi nopietnas cilvēks, un ko es daru, neko es nedaru, vai ne? Un tad arī viņi vēl pie tam lieliski izskatījās, tāpēc, ka, viņi katru dienu, tas ir baigais fiziskais darbs, un viņi tāds, Dievs, kaut es šo darītu, kāpēc es tā nevaru? Jā. Vai es to tagad nožēloju? Baigi nē. Tāpat tā kā pienāca brīdis, kad es biju uzkopšanā, kad es darīju melno darbu, nosacīt, vai ne? Un man šķiet, ka ik viens iemācās kaut kādā dzīves posmā strādāt. Ja arī neiemācās, tad viņš kaut ko citu ir, nezina. Viss. Jā. Un kas tev šobrīd nozīmē finansiālā drošība? Jā, laikam tas, ko es teicu par to, ka es varu dzīvot tā, kā es gribu. Ja es gribu aiziet uz to teātri, tad man nav kaut kas, Izolda, varbūt šodien nenopērts šo, bet atliec naudu teātri biļetēm. Vai arī, piemēram, ja es gribu aizbraukt kaut kur, tad es to varu izdarīt. Un tas nav tikai pa Latviju, ka es varu tiešām aizlidot kaut kur un tur arī padzīvot. To man nozīmē finansiālā drošība. Ka es varu pieņemt arī kādu lēmumu kaut vai par dzīvesvietas vaiņu un kaut vai tur 2 līdz 3 mēnešus, dzīvot bez kaut kādām, kur tagad dabūt naudu, kam prasīt. Iespējams, 2 līdz 3 mēneši ir maz, bet, man vismaz tā ir kaut kāda drošības sajūta. Protams, galvenais ir nomaksāt rēķins, lai esam pēdusi, un tad, jā, es varu dzīvot tā, kā es gribu dzīvot. Jā. Un tev arī izdodas panākt to finansiālo drošību? Šobrīd, jā. Rēķini ir nomaksāti, man ir, teiksim tā, kaut kāda, tas spilvens, teiksim tā, es atlieku naudu, kā tas izdodas, tur katru mēnesi ir tā, kā ir, jo, ir arī, teiksim tā, izdevumi, kuri man neplānoti uznāca virsū, kas, no kuriem es tā kā varēju atteikties, bet tajā brīdī es tā nedomāju, ka es varu atteikties no tiem. Bet, jā, es teikšu, ka es dzīvoju tā, kā es gribu dzīvot, un to es arī varu nodrošināt ar saviem šī brīža ienākumiem, jā. Tad varbūt tu vari padalīties ar kaut kādu tādu tips and tricks, ko tu dari. Tu teici, ka tu atliec, bet varbūt kāds izpaužās. Vai tu to darīji pirms rēķinu samaksāšanas pēc? Jā. Es tagad esmu sākusi, man ienāk alga. Diemžēl man ienāk alga tā kā 10. datumos, bet rēķini jāmaksā ir vai pēdējās mēneša tur dienās vai kaut kas tāds tur ir. Tāpēc, tas tā bišķi bojā man to bildi, bet tajā brīdī, pirmkārt man ir jāsāk mēnesis, ja tas ir iespējams ar visiem nomaksātiem rēķiniem. Un otra lieta ir, es konkrētu summu nolieku krājkontā un mēģinu to neaiztikt. Tas ir viens noteikums. Otrs noteikums, kas man vienmēr krājkontā ir jābūt kaut kādai minimālai summai. Pieņemsim tur 1500 eiro. Un ar to, ja to es pieņemsim, ka man ir, ja tā īstā konta tur, tā kā Izolda, jau jāsāk ņemt iekrājumi, tad ir jāsāk kļūt uzmanīgai. Protams, man ir forši, ka jā, ir tas, piemēram, 1000, 1500, kas tā kā tur turas, bet, jā, tad tā kā ir tiešām, tajā brīdī gan es ņēmu savu bankas izrakstu un skatos, kas tad ir tas, kur es esmu izdevusi naudu, ko es neesmu tā kā piefiksējusi. Un tad bieži vien tas ir, piemēram, kaut kāds zobārs, kur man ir tāds, jā, kur ir aizgājis naudu, vai arī, piemēram, pagājuši, kad es cik pusgadu laikā iztērēju 2500 veselībā. Tagad, kad es paskatos video izrakstu, man bija tāds, wow, protams, ka tā kā, jā, kur man kaut kas pazuda, vai ne? Bet, no otras puses, tad, kad es, piemēram, es atkal novēršos no tēmas, tas nekas, bet tajā, piemēram, brīdī, kad es paskatījos video izrakstā 2500, esmu iztērējis pagājuši gadu veselībā, tajā brīdī man bija tāds, wow, cik labi, ka man ir iekrājumi. Jo tagad, pieņemsim, arī manai draudzenei ir operācija, un viņai, diemžēl, to neapmaksā valsts. Un viņai tāds, cik labi, ka man ir iekrājumi. Jo ir, ir situācijas, kur, to nevar paredzēt, ka tā notiks.
Un tad tajā brīdī man tāds, jā, cik labi, ka man tomēr es sev esmu piespiedusi, neaiztikt to summu un tā. Protams, man patīk, ka, piemēram, maz reklāma, es Svedbankā ir tas krājrīks, kur arī var uzlikt to mērķi, uzrakstīt, ka tas, piemēram, ir dzīvoklim, vai tas ir tur kaut kādam ceļojumam, vai tas ir kāzām, un arī to var vizualizēt, un tā, lai tiešām iespējas smadzenēs, es šo daru šī dēļ. Un tad arī, piemēram, nenopirku tur kādu reizi čipšu paku, jo patiesībā tur, kad es paskatos kaut kādu savu, tur kontu pārskatu vai ko tur izdevumiem, man tāds ļoti liela daļa aiziet pārtikā. Un tad ir tāds, kur ir tas našķītis, reku šitas, kur man arī eksperimenta nedēļa bija, kad es kaut ko, nezinu, ko pat gatavoju. Jā. Tā, bet, Jā, par to veselību un iekrājumiem es atceros, man draudzene pastāstīja, ka viņai tur atklāja kaut kādu problēmu ar zobu, un tad viņa saka, jā, es paņēmu kredītu, lai tā kā ārstētu zobu, un man likās tas, what? Tā kā var paņemt kredītu, lai salabotu zobu? Un tad, jā, 3000 viņiem vajadzēja maksāt, un tā kā tās naudas tāpat vien nebija, un es atceros, es to pastāstīju vēl mammai ar tādu, tā kā, iedomājies kaut kas tāds, tā kā cilvēki tā dzīvo, tā kā, jā, Elizabete, jā. Un, tas ir tas viena no lietām, kāpēc sabrīnoju savu mammu, ka viņai vienmēr bija nauda. Jā, mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, bet viņai vienmēr bija tā kā uzkrāta nauda kaut kāda, un tāda, normāla, tādai melnai dienai, teiksim tā. Un tas, man šī tas skills, ko es tā kā kaut kā neapzināti pārņēmu sev. Kaut vai viņi man to nekad nemācīja, nestāstīja, bet es kaut kā vienmēr zināju, ka tā ir jābūt. Es varu padalīties ar to, ko man tēvs iemācīja par naudu. Tas nav nekāds tur skaistais stāsts, bet tad, kad viņš nomira, tad izmaksā bērnam, kurš ir vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu, līdz tam vecumam izmaksā to pensiju. Un tā bija diezgan liela pensija viņam. Un tajā brīdī man bija tāds, wow, kur ir tie nodokļi? Cik labi, ka viņš maksāja nodokļus un visu darīja godīgi gan savā uzņēmumā, gan citos uzņēmumos, kuros viņš strādāja. Jo, ja kaut kas šāds notiek, tad tas tomēr paliek tiem bērniem un paliek tai ģimenei. Nevis kur mēs tur esam kaut ko sačakojuši, neesam izdarījuši kaut ko. Jā, tajā brīdī man bija tāds, wow, labi, ka tēvs maksāja nodokļus, un viņš ir godīgs cilvēks bijis attiecībā pret valsti, jo tad atdod atpakaļ. Jo tas nebija tā kā 3. līmenis. Jā, tas ir 2, ko var mantot, jā. Jā, vajag tikai atķiksēt to. Vajag to atķiksēt savā internetbankā. Bet varbūt tev arī mamma kaut ko iemācīja par budžeta plānošanu. Vienmēr jābūt skaidrai naudai. Un otra lieta, tas, ko, labi, to mēs vairāk tā kā sapratām pēc tēta nāves, ka ar bankām jābūt visam nokārtotam. Jo, piemēram, tad, kad tētis nomir, tad aiztaisījās visi konti, mēs nekur netiekam klāt. Un jo tētis neko tur baigi nav atķeksējis, un mums bija tāds Dievs. Un arī nebija mantojums. Putu mantojums, bet testaments uzrakstīts. Un tad ar to viņš, un tad bija tāds, un tad man šķiet, ka mamma pat pirms tā kārtoja tēta lietas, viņai bija tāds, es uzrakstīšu to, es ieķeksēšu to un šito, tu būs tur, un lai nav šādas problēmas. Bet, jā, tāpēc, ka ar banku visam jābūt ir kārtībā. Tā ir viena lieta. Un vēl viena lieta par vidu. Galvenais, lai ar vidu viss ir kārtībā. Un arī no vidu nav jābaidās. Kaut kā, es nezinu, varbūt man ir paveicies ar tiem cilvēkiem, kas tur otrā galā man ir, bet jā, ar vidu, ka jābūt vienmēr visam ar vidu kārtībā un ka nevajag steigties ar to iesniegšanu. Tur vienmēr tajā pirmajā datumā nevar pagaidīt, vienmēr apsties, vai tev visi čeki ir iesniegti. Tā kaut kā. Kad, teiksim tā, ar tām finansēm nav jāsteidzas. Un tad, laikam, tā trešā lieta, ko viņa man iemācījusi, ka nauda atradīsies. Teiksim tā, lai es nepieļauju atkal to kļūdu, ka es tur nēdu kaut kādus mēnešiem vai kaut ko, bet ka ir jāsaka un nauda atradīsies un tev vienmēr kāds var palīdzēt. Vai ir kaut kas, ko tu pati iemācījies un ko tu gribētu iemācīt saviem nākotnes bērniem? Laikam, ka no naudas nav jābaidās, ka to var, piemēram, ka to var investēt vai, nopirkt kaut kādas akcijas un tur eksperimentēt kaut kā ar naudu.
Jo, nu jā, man laikam ir tas vairāk, visticamāk tas man no vecākiem, ka nauda ir tikai, taustāmā formā, un tas, cik es nostrādāju, tik arī man būs. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja pieņemsim, es sniedzu pakalpojumu, nenovērtējam sevi par zemu. Mana cena ir šāda, un ja tu esi gatavs maksāt par manu kvalitāti, tad tu arī maksās to summu, ko es prasu, nevis tur kaulēsies par zemāku. Tās, laikam, būtu tās divas lietas. Iespējams, tas tāpēc, ka es vēl joprojām tās mācos. Tad tā trešā lieta būtu, ka jāveido kaut kādi iekrājumi, vai krājumi kaut vai tajā trešajā pensiju līmenī, vai vienkārši zeķē, vai kaut kādā krājkontā, kur uzkrājas man kaut kādi vismaz procenti, vai kaut kādos fondos ieguldam, bet, ir jābūt vienmēr rezervas naudai. Kaut vai, lai atlabotu zobus. Labi, bet runājot par naudu, tagad noslēgsim ar manu rubriku Zināšanas atmaksājas. Un tev būs iespēja nopelnīt naudu. Vai 1 eiro, vai 5, vai 10. Loģiski domājot, 10 eiro vērtīgs jautājums ir krietni sarežģītāks nekā par 1 eiro. Ja? Un tev ir iespēja izvēlēties tikai vienu jautājumu. Šo nebija gatava. Labi. Jā, tu vari izvēlēties kategoriju, un mēs uzdosim tev jautājumu. Mēs un manas šis. Kuru jautājumu tu gribētu atbildēt? Tev ir tikai viena iespēja. Tas būs par finansēm. Jā, par finanšu pratību. Labi, 5 eiro. Ok, droši izvēle. Kas ir neapliekamais minimums? Tā ir tā summa no algas, ko neapliek ar nodokļiem. Un tur nevāk nekādus sociālos nodokļus, neko valsts no tā neiegūst, laikam. Varbūt var nedaudz detaļās aiziet. Tagad man nāk prātā mana algas lapiņa, kur bija neapliekamais minimums, pieņemsim tur 570 eiro. Tā laikam tā minimālā alga, kur, viņi neaiztiek. Tas ir tas, ko es zinu par neapliekamo minimumu, ka tur nekādas nodokļas neņem nost, un tā ir tā minimālā vērtība, ko var saņemt par savu darbu. Jā. Mēs ieskaitīsim 5 eiro, man ir maciņš. Zināšanas atmaksājas. Viss ir legit. Vispirms jāpārbauda. Jā. Jā. Bet vienkārši detaļās, ka tā ir tava nopelnītā nauda, naudas daļa, kuru valsts neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet pirms tam pieņemsim, tev bija 1500 eiro alga, tad tu samaksāji tos 30% nodokļos, un tad tev paņem 50, tagad mūsdienā 2026. gadā ir 550, un tad tas neiztiek, šo summu neiztiek valsts, un tad pārējo apliek ar nodokļiem. Tev bija taisnība, jā. 95% jā, trāpīja. Tad tā, paldies, Izolde, ka dalījies savā pieredzē. Paldies par drosmi. Es ļoti ceru, ka cilvēks, kurš klausās, kaut ko sadzirdēs sev noderīgu, varbūt atpazina sevi, varbūt nē, varbūt arī novērtē to, kas viņam bija un ir. Bet, varbūt tev ir kaut kādi pēdējie vārdi klausītāji. Laikam jau tā zināšanas par naudu nāk tikai darot un saņemot savus pirmo algu. Un pirmo reizi kaut ko nopērkot un iztērējot. Jo es atceros, ka stāsts jau pēdējie vārdi. Tad, kad es kaut ko nopirku tiešām par savu naudu, tam bija tāds, wow, tas tik maksā, man tik, relatīvi maz paliek pāri, un ar to man tagad ir jādzīvo līdz nākamajam. Kad ir jāsaprot, vai tā kas tā saucās nominālā vērtība, ja? Piemēram, tā somiņas vērtība vai tā našķa vērtība, tiešām ir tā vērta. To 5, 10 vai pat 100, 200 eiro vērta. Jā, tā jāpadomā. Un ja tā ir, tad ņem un pērc un nenožēlo nekad. Bet ja domā par to, ka, kas paliek, teiksim tā, vienmēr jāpadomā par to, kas paliek pāri un vai es par to varēšu dzīvot tālāk.
līdz nākamajai, kaut vai nākamajiem 10 eiro. Paldies tev par padomu. Ļoti noderīgs un krājam tos padomus mūsu finanšu pratības kastītē. Labi, paldies Izolde, paldies, ka klausies un atām! Tā, paldies, ka uzaicināji! Saki atām! Atā.